literatūra zinātnisko pētījumu, teiksim, publikācijas starptautiski atzītā žurnālā varbūt būtu izdevīgāka, lētāka, tieši, kāds ir jūsu skatījums, kāpēc jūs meklējat jaunas komunikācijas fórumus, lai par literatūras zinātnes pētījumiem ieinteresētu vairāk visu sabiedrību kopumā, nevis aprobežotos tikai ar kādu svarīgu publikāciju starptautiski atzītā literatūras zinātnes žurnālā? Jā, mūsu mērķis ir sasniegt balansu starp šīm starptautiskajām publikācijām, kas mums ir ļoti vajadzīgas konkurences cīņā, jo publicēties šādā žurnālā ir gan prestīži, gan tas nozīmē, ka tu esi iekļuvis tādā indeksā, kur tevi citē. No otras puses, tas arī rāda tavu profesionālo līmeni, bet, protams, ir vajadzīga šī otra puse, šī komunikācija ar sabiedrību ne tikai caur šiem starptautiski citējumiem izdevumiem, par ko Pauls droši vien var vairāk pastāstīt. Jā, es gribētu piebilst, ka runa nav principā par jaunām komunikācijas formām šeit. Drīzāk par to, kāds vispār ir literatūras zinātnes un humanitāro zinātņu mērķis. Atšķirībā no eksaktajām zinātnēm, humanitārās zinātnes ir daudz vairāk saistītas tieši ar aktuāliem procesiem sabiedrībā, ar sociālajiem procesiem, uz kuriem tām vajadzētu reaģēt. Un tā ir viena no perspektīvām, par kurām mēs domājam ārkārtīgi nopietni. Līdz ar ko tendence, kas reizomis varbūt tiek pārprasta, norobežojot humanitārās zinātnes tikai šauri akadēmiskā speciālistu lokā, var būt bīstama. Ir svarīgi mēģināt ne tikai sekot līdzi laikam, bet arī sekot līdzi aktuālajām pārmaiņām sabiedrībā. Viens no šādiem piemēriem ir tieši sakarā ar nesen vairāk kārt apspriestajiem un diskutētajiem jautājumiem par feminismu un dzimumu identitāti. Pat tapušais sērijā teorija izdotais Džuditas Butleres grāmatas Dzimtas nemieras tulkojums, kas varētu piedāvāt akadēmisku alternatīvu šīm diskusijām. Es arī varu piebilst, ka tulkojuma atvēršana notiks 28. novembrī 2006. Latvijas Zinātņu akadēmijā. Pēc kādiem kritērijiem jūs izvēlaties tos darbus, kurus jūs izvēlaties tulkošanai, kurus jūs domājat, ka tas noderēs visai sabiedrībai, ka tas būs ļoti aktuāls, jo par šīm tēmām pasaulē jau droši vien, ka raksta tūkstošiem darbu. Kādi ir tie kritēriji? Pēc kā? Es domāju, ka pat vairāk nekā tūkstošiem darbu, līdz ar ko kritērija izvēle ir saistīta arī ar zinātniskā darba plānošanu, un tas ir viens no komplicētākajiem jautājumiem. Nav iespējams vienā brīdī pārtulkot pilnīgi visu, tāpat kā nav iespējams uzrakstīt pilnīgi visu. Tas attiecas gan uz literatūras zinātni, gan citām humanitārijām zinātnēm. Tulkojuma izvēle vairāk ir saistīta ar pašu pētnieku un iesaistīto personu individuālajām pētnieciskajām interesēm. Kā arī, protams, ar tām tēmām, kuras mums šķiet ir Latvijas sabiedrībā šobrīd aktuālas un kuras var būt noderīgas kā studentiem augstskolās, tā arī plašākam lasītāju lokam. Tātad, ja mēs runājam par to, kādi jūsu aktivitāšu lauki ir pat laban uzmanības lokā literatūras zinātnē, tad var teikt par vairākām jaunām grāmatām, kas iznāks teju. Tā var teikt, piemēram, ka top jauna latviešu literatūras vēsture 3 sējumos. Jā, es vēlētos mazliet precizēt. Patiešām norit darbs, ir jau veikts ļoti nopietnas darbs, un daļa no manuskriptiem ir sagatavoti. Tie ieraudzīs savu dienas gaismu nākamajā gadā. Latviešu literatūras vēsture ir grāmata, kas ir ilgi gaidīta. 90. gadu beigās tika izdots Latviešu literatūras vēstures izdevums 3 sējumos, lakonisks pārskats, taču plašākā latviešu literatūras vēsture vēl aizvien ir tikai no 60. gadiem. Šobrīd top alternatīva plašāka literatūras vēsture vairākos sējumos, jau nākamajā gadā iznāks pirmie sējumi, kas būs veltīti agrīnajam literatūras vēstures posmam 16. un 17. gadsimtam, reformācijas laikam, kā arī 18. gadsimtam un apgaismībai latviešu literatūrā. Un vēl runājot par kādu nebijušu grāmatu, kas top jūsu, teiksim, paspārnē, par to nedaudz varbūt plašāk.
Par literatūras teoriju. Jā, grāmatu, tieši to es arī domāju. Tā. Jā, tā tiešām būs ļoti vērtīga grāmata, kas tiek šobrīd sagatavot un tuvojas jau noslēguma posmam, jo tur tiek apskatīts visas literatūras teoriju svarīgākās skolas, un kas ir būtiski, ka līdzās tiek analizēti latviešu literatūras teksti pēc šo teoriju paraugiem. Tie ir visi latviešu literatūras teksti, kas tiek analizēti. Jā, protams. Jā. Un vēl gribētu vairāk dzirdēt par to, zinot to, ka jūs, Eva, arī rakstat īpašu darbu, īpašu pētījumu par latviešu trimdas kultūru. Tas gan vairāk ir mēģinājums apvienot to, kas ir noticis vienā mums labi zināmā laika posmā, pēc Otrā pasaules kara līdz mūsu atmodai. Tātad šis fenomens, kas pastāvēja, ka bijis tā kā divas latviešu sabiedrības, divas latviešu kultūras, kas it kā ritēja paralēli, un starp tām bija labi zināmais dzelzs priekškars, bet arī šajā priekškarā, varētu teikt, bija savi caurumi, un notika dažos brīžos intensīvāk, dažos brīžos mazāk intensīva komunikācija starp abām pusēm, kas tika no vienas vai otras puses kontrolēta, uzraudzīta, bet tā bija un ir devusi diezgan lielu gan labumu, diemžēl arī dažbrīd šķelšanos abās sabiedrības pusēs, bet tā ir ārkārtīgi interesanta tēma. Vai jūs jau varat teikt, ka, teiksim, rietumu pusēs dzelzs priekškara latviešu kopiena ir saglabājusi arī kaut ko krietni vērtīgāku nekā to ir iespējuši pašu mājās dzīvojot, teiksim, okupācijas periodā? Vai tur ir kaut kas spilgtāks, vai šeit tomēr ir uzturēta arī tā viss tā ideja? Es domāju tomēr, ka arī šeit ir uzturēta. Tur vairāk varētu teikt ir iekonservēta, līdz ar to palikusi kaut kādā citā autentiskuma līmenī. Bet tieši tas ir tas pluss, ka tur ir tā un šeit ir tā, un kad tas kopā sanāca, tad jā, un tad būtu ļoti interesanti skatīties, kā tas notiek jaunajā diasporas sabiedrībā. Un kad apmēram šī grāmata varētu tapt jau gatava un kad varētu sākt meklēt? Tā patiešām ir noslēguma posmā, līdz ar to pašā gada sākumā. Jaunā noteikti. Gada sākumā jau var meklēt kaut ko tādu interesantu lasām, vēl ne tikai literatūra pētnieki, bet tik viens. Jā, ar visām fotogrāfijām. Un Pauls arī gatavojas pielikt punktu, vai gatavojas iesākt lielu pētījumu par apgaismības laiku literatūras zinātnē? Laimīgā kārtā jau šobrīd es varu atbildēt, ka punkts ir pielikts. Urā! Punkts ir pielikts, un es pats strādāju pat labam pie topošās latviešu literatūras vēstures otrā sējuma, kas būs veltīts apgaismības laikmetam un 18. gadsimtam latviešu. Ne tikai literatūras, bet arī kultūras vēsturē. Tas ir saistīts arī ar manu promocijas darbu, ko es izstrādāju Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē. Vai nacionālās identitātes programmā tiek speciāli pasūtīt kādu atsevišķu pētījumu virzienu, vai zinātniekiem pašiem ir ļauts piedāvāt tos pētījumus, ko viņi uzskata par svarīgu šajā programmas kopumā? Kā notiek tā pētījuma atlase nacionālās identitātes programmā? Jā, ir droši vien kaut kādi virsuzdevumi, kas tiek doti tā kā no augšas vairāk, bet es domāju, tas, ko mēs paši vēlamies darīt, ņemot vērā tos viņu kritērijus, tas, es domāju, ir mūsu pašu rokās, un tas netiek ļoti iespaidots. Ideāli. Tad jums pieder arī šīs iniciatīvas tiesības rosināt kādu no pētījumiem iekļaut šīs nacionālās identitātes programmā, vai ne? Jā, pilnīgi noteikti. Mēs esam interesēti. Un nacionālās identitātes programma eksistēs vēl 1 gadu. Vai jūs gribētu, lai tā tiktu pagarināta, vai šai programmai jūs redzat, ka vajadzētu turpināties kā? Programmai, protams, ka vajadzētu turpināties, ir uzsākti valsts pētījuma programmas ietvaros vairāki ļoti būtiski pētījumi. Un mēs esam pilnīgi pārliecināti par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt kontinuitāti un to, lai šie pētījumi turpinātos.
arī kontekstā ar jauno pētnieku, jauno zinātnieku piesaisti, respektīvi nodrošinot situāciju, lai kā doktoranti, tā tie, kas jau ir kļuvuši par zinātņu doktoriem, redzētu sevi Latvijas zinātnē. Nevis kaut kur citur, un šajā ziņā valsts pētījuma programma ir viens no spēcīgākajiem balstiem. Mēs jau pieskārāmies, jūs stāstījāt par Rāņa sarakstīto kastaņolu un par tādu īpatnēju ceļvedu pa Šveices skaistajām vietām. Zinu arī to, ka viens no jūsu pētījuma virzieniem literatūras zinātnē ir tieši Raiņu un Aspazijas daļrada. Izrādās, ka tā nemaz nav tik plaši izpētīta. Es domāju, ka es atkal domāju, ka jau gandrīz pilnībā ir izpētīta. Kā tas tā sanāk? Tā ir, un šis ir viens no ārkārtīgi bieži uzdotiem jautājumiem. Vai tiešām pienāks brīdis, ka pilnīgi viss būs izpētīts? Reizē mums tā šķiet. Bet kā rāda jaunākās monogrāfijas, es varu atsaukties kaut vai uz kolēģis Gundagas Grīnumas grāmatu, kas ir veltīta Raiņa un Aspazijas recepcijai Kastaņolā pēckara gados, Piemiņas paradoks sauc šo grāmatu. Atkal un atkal, īpaši studējot arhīvu materiālus, mēs varam pārliecināties par to, ka pētījuma turpināšana ir nepieciešama. Un runājot par moderno tehnoloģiju ienākšanu pētījumos, par darbu digitalizāciju un tā, kā tur tās lietas sastāv literatūras zinātniekiem? Mums ir tapuši vairāk rādītāji. Ir gan prāzas rādītājs, romāna rādītājs. Kādi mums vēl rādītāji? Arī latviešu drāmas rādītājs, Jā. Kas ir jau tapis un būs pieejams gan drukātā formātā, gan arī digitālā formātā. Kas jums, piemēram, gribētu dzirdēt tieši jums, kas jums padomā ir tagad kā nākamais lielākais pētījums? Vienkārši. Tāds vēlējums jaunā gadā. Ko jūs gribētu? Priekš sevis. Priekš sevis, jā. Kādu pētījumu loku saņemt savā rokā? Tas jau ir noticis. Arī es esmu iesaistīta latviešu literatūras vēstures tapšanā, un man ir ticis tas ļoti interesantais un bagātīgais, bet diezgan pretrunīgais posms, ko mēs dēvējam par padomju posmu. Tā kā lai man izdodas tikt galā. Literatūras zinātniekiem darba gana, un jānovēl jums daudz radošu un pētniecisku atklājumu. Un bez tam, tad nākamajā gadā mēs vēl varam visu gadu runāt par Nacionālās identitātes programmas pētījumiem literatūras zinātnē. Un tiksimies vēl kādu reizi. Paldies! Jā. Paldies par ieskatu! Jā. Paldies visiem, kas skatījās!